Tā, tu vēl bišķiņ paknebinies ar viņu? Aiziet! Zini kā, es tikai pateikšu skaļāk aiziet, bet tu turpini darboties. Aiziet! Līdz tam lomām. Būs iekrāsos tas, kas tev būs jādara. Kur ir iekrāsos? Skaties. Redzi. Šitas ir man. Tev būs tur, kur tev būs mans. Skaidrs. Katram ir cita. Ok, sapratu. Patiesībā, ja visi mēs varam ar augumu drusku sasvērties vairāk uz priekšu, tā kā, lai tā enerģija tā kapsulējās te iekšā. Un mēs lasām, mēs liekam iekšā ekspresiju, mēs drīkstam pārspēlēt, cik gribam, jo mēs neesam aktieri. Nu tā drosmēs. Kā pulciņi ieslīdēs iekšā. Tā. Nu tad par muzeju vēsturi. Jā, var. Par muzeju vēsturi, ko mēs katrs tā vai citādi kaut kādā veidā arī veidojam. Mums nākošu gadu 80. Mums tikai 30. Par gadiem. Jā. Mēs esam gājuši cauri mūsu muzeja sēžu protokoliem un ir tapis tāda kolāža no vairāku 10 gadiem kopā ir salīmēts viena zinātniskā sēde un tikai būs atgriezeniski, nevis protokolā būs fiksēts, ko mēs sakām, bet mēs akcīsim to, kas ir fiksēts protokolā. Un ko es gribētu aicināt, ka mēs droši varam pārtraukt lasījumu, ja jums liekas, ka par to ir kaut kas piebilstams vai ir atmiņā kaut kas līdzīgs no jūsu muzejiem. Jā, un droši apstājamies vai smejamies vai komentējam, ja ir kāds sajūta. Tā, kā visiem kameras, ok? Jā. Visi tā ir palaista? Jā. Super. Uzmanību. Starts. Nu tā, 1958. gads. Sapulci sāk profesors Stradiņš. Šodien mēs esam sanākuši, lai apspriestu ļoti svarīgu lietu. Proti, lai apspriestu jautājumu, kā sākt medicīnas vēstures muzeja lietas iekārtošanu. Stradiņkungs? Nu, Pauls Stradiņš. Es domāju, ka tā jau ir no mums jau tik tāla personība jau. Nu, un viņš ir, kā saka, sākums šim muzejam. Es domāju, ka jāspēlē neitrāli, pieeja jau gan varbūt ļoti dažādi. Atturīgi neitrāli attieksmi ievērojot. Pagaidīsim.
Šodien esam sapulcējušies, lai apspriestu ļoti svarīgu lietu. Proti, lai apspriestu jautājumu, kā sākt medicīnas vēstures muzeja lietas iekārtošanu. Pirmais stāsts būs pagrabā. Tur ekspozīcija ies sākot no dzīvības rašanās līdz cilvēku izcelšanās laikam. Šāmaņu nodaļa arī būs šajā pašā stāvā. Otrajā stāvā tiks parādīts laiks no renesanses. Tas ir līdz renesansai. Tajā ietilps Roma, Grieķija, Bizantija, Arābi, viduslaiki. Arābi, viduslaiki, ambiciozi, vai ne? Un tā tālāk. Un tā tālāk, jā. Un trešajā stāvā tiks parādīts laiks no renesanses. Ceturtajā stāvā jaunie laiki. Piektajā stāvā PSRS un Baltijas valstu republikas. Vispirms mums ir jāpievērš uzmanība sienām. Ja mums ir ļoti daudz portretu. Tāpēc jau iepriekš ir jāizkalkulē, cik un kā tos varēs pie sienām izvietot. Tāpat arī ir figūrām, cik un kā tās varēs pie sieniņām izvietot. Gadījumā, ja tās figūras, kuras ir tik lielas, jaunajā ēkā nevarēs izvietot, mēs varētu uztaisīt no tām mazākas kopijas. Varētu noņemt no tām mazākas kopijas. Tas gan ir brīnišķīgs secinājums. Vai ne? Tas pagaidām man būtu viss. Lūdzu, izteikties pārējos. Tas pagaidām no manis viss. Lūdzu, izteikties pārējos. Ne jau viss tas, kas ir plānā, ir jāliek ekspozīcijā. Muzeja pienākums ir visu vākt, kam ir muzejiska nozīme. Ir jāsāk domāt par magazīnām. Jādomā par magazinām. Magazīnām. Nē, magazinām ir uzrakstīts. Magazīnām un magazināšanu. Magazīnāšanu. Ekspozīcijas daļa muzejā ir ļoti maza, bet kur glabā visu krājumu? Magazīnās. Tieši magazīnās atrodas tas, ko glabā vēsturē. Krūmiņš to vajag nevajag. Attiecībā uz mūsu māksliniekiem man ir sakāms sekojošais. Mums ir zinātniski pētnieciska faktu krāšana, ne tīrs mākslas muzejs. Mūsu uzdevums ir parādīt vēstures gaitu medicīnas nozarē, un tādēļ, ja ir vajadzība kopēt, jākopē tieši, bez tā sauktajiem katra atsevišķa mākslinieka raksturīgajiem otažģestiem, jo tādu darbu vairs nevar saukt par kopiju. Ja mēs, piemēram, glaznojam pirmcilvēku, tad viņa miesas krāsa nedrīkst būt rozā krāsa. Tai jābūt tādai, kāda ir cilvēkam, kas pakļauts saules un vēja iespaidam. Saules un vēja iespaidam. Ļoti niansēti. Vai nav taisnība? Jā. Zini, ko runā. Un vēl es jūs vēlētos aicināt. Ja jūs saņemat uzdevumu, par kuru nav pārliecības, es vēlētos jūs aicināt nebaidīties no literatūras pētīšanas. Attiecībā uz jauno ēku remonts iet ļoti lēnāms priekšu, un līdz šī gada 15. jūlijam ēka nebūs gatava. Taču, kas attiecas uz telpu iekārtošanu un sienu apdari, un ko mēs darīsim ar grīdām? Ar ko mēs tās noklāsim? Cements, linolejs, flīzes. Tāpat jau ir laiks jāsāk domāt par to, kurus eksponātus sastāsim šeit un kurus vedīsim uz jauno ēku.
Klausies, tu varētu sakt? Atklājot sēdi, aicinu godināt profesoru Paulu Stradiņa piemiņu ar piecelšanos un klusumu brīdi. Paldies! Sēdi turpinot, dod vārdu biedram Krūmiņam ziņojumam par muzeja remontu stāvokli. Līdz šim profesors Stradiņš bija vācis un krājis, bet sistematizāciju un zinātnisko aprakstu nepaspēja veikt, jo viņš visu to vēlējās darīt personīgi. Ja viņam kāds par to aizrādīja, viņš tikai aizrunājās ar parasto... Krūmiņ, mēs varam vēlāk. Pilnīgi skaidrs, ka tas tā palikt nevarēja, tāpēc mēs izstrādājām plānu. Visu rūpīgi sadalot pa laikmetiem un medicīnas jautājumiem, tas ir sistematizēts. Man arī liekas ritīgi interesanti, ka knapi ir profesors apglabāts, ka kritizē? Ka uzreiz sāk to kritiku par to nesistemātiskumu un par to vākšanu. Ir mums ļoti daudz eksponātu un fonda materiālu, bet trūkumi arī ir lieli. Muzeja darbinieku kolektīvs ir ļoti spēcīgs, pieredzes bagāts, ar plašām zināšanām savās nozarēs, bet tas nenozīmē, ka viņiem jāzina viss. Vari beigt. Kas ir lietuvietis? Lietuvietis ir ārsts, MVM galvenais krājuma glabātājs. 60. gadā tiek notiesāts par nelegālu abortu veikšanu savā dzīvoklī. Jēzus Marija. Kas attiecas uz muzeja noformēšanu un atsevišķiem eksponātiem, par to mums galvas nesāp. Kā muzeju noformēt, varam vēl citus pamācīt. Bet nu, nāks tas galvenais. Kāpēc mums nepieciešama zinātniskā konsultācija? Pieņemsim, ka mums jāparāda acs slimība. Esmu pats universitāti beidzis kā biologs un akadēmiju kā mākslinieks. Es ļoti labi zinu, kas ir acs un kā viņu maziņu vai lielu pagatavot. Zinu arī par visādām acu slimībām un varētu to visu uzskatāmi parādīt. Bet kas medicīnā ir raksturīgākais šajā jautājumā? Ko teiks acu speciālists? Kā vislabāk acī varēs saredzēt vainu? No priekšas, saniem, griezumā? Redziet. Tagad man ir vajadzīga speciālista konsultācija. Un es galvoju, otru tādu muzeju kā mūsu būs grūti atrast. Nu, jā. Jā, ļoti daudz glaznu rāmi ir bojāti. Iestiklotām bildēm stiklas aptīsuši. Un nu te ir jāatzīmē viens, par cik tā bija profesora Stradiņa privāta kolekcija. Tad glaznas bija iestiklotas tādos rāmjos, kādi profesoram bija pieejami. Bet kas piedienīgs privāta kolekcijai nedara valsts iestādē muzejām. Un šis secinājums ir ļoti pamatots un pareizs. Jā, drīkst noklausoties visu tikko sacīto. Varētu rasties bailes, ka mēs esam kaut kādā bezcerīgā situācijā. Bet mēs taču neesam. Neraugoties uz visu slikto, ir ļoti daudz laba. Ļoti daudz. Tiešām, piemēram, par Mezopotāmiju. Jā, mums ir ļoti maz materiāla. Kaut par Mezopotāmiju mums ir maz materiāla. Tomēr tā ir pietiekama, lai parādītu. Un tas pats sakāms arī par aizvēsturisko higiēnu. Un vispār jaunajā ēkā tik pārmērīgi daudz telpu nemaz nebūs. Un es domāju, šos te pieminētos robus jau diezgan viegli var piepildīt. Ja drīkst piebilst, pie glaznu apskates tika arī konstatēts, ka muzejā atrodas arī ļoti labi darbi. Piemēram, profesora Tilberga pārī par 100 portretu.
kā arī citi labi darbi, piemēram, Caunes, Strautumanis. Par šiem portretiem interesēsies tikai mediķi. Citu profesiju pārstāvjiem portretu izstāde nedos nekādu iespēju par medicīnu un tās attīstības gaitu. Pats galvenais jautājums ir, kad varēs atvērt muzeju? Nu, ar remontu ir bijusi aizkavēšanās. Septembrā mēnesī tikai dabūjam kiegaļus. Vasaras sezonā bija ļoti maz cilvēku. Bet daudz darīts ir tā saucamais neredzamais darbus. Piemēram, āka. Elektrības vadi, kas ir liels pamatkapitāls. Galvenās apkures, skurstenis. Mums ir problēmas ar transportu. No autokolonām mēs nevaram dabūt mašīnas, jo viņas visas ir aizimtas, pārvedotas cukura pietes. Vēl arī mēs nevaram no ministrijas dabūt dažādus materiālus. Piemēram, ģipsu. Grīdas celiņus nevar dabūt visā Rīgā. Vēl arī nevar dabūt linolejas. Nē, attiecībā uz linolejas var apsolīt, ka linoleja varēs dabūt vēl. Ar celiņiem gan pagaidām ir grūtības, bet celiņi jau nav pats svarīgākais. Un te es īsti piebildīšu, ka Biedrs Ozoliņš nav nekas cits kā veselības aizsardzības ministrs, kas piedalās zinātniskās padomes sēdē. Un apsola, ka linolejas būs, bet no grīdas celiņas pat ministrs nevar dabūt. Jā. Un šeit ir tas jautājums par to centralizēto toreiz tā saukto plānveidā apgādi, kura bija absolūti bezcerīga tajā laikā. Man savukārt krustmāmiņa, kas bija Saulkrastas slimnīcas galvenā ārsta, stāstīja, kā mans tēvs būvējis vasarnīcu Saulkrastos 60. gados, kas stāvēja pie Rīgas Tallinas šosejas, un kad redzēja, ka brauc smagā mašīna garām, tad apstopē, uzzina, ko viņa ved. Ja tev der, tad tu kaut ko no tā šoferi nopērc nost, un tad viņš brauc tālāk, un tā krāva viņam drusku mazāk. Sēdes nobeigumā es gribētu uzsvērt, ka muzejam ir labs pamats, un no šī pamata ir jāizaug. Ja jau tagad ir ko rādīt, tas nozīmē, ka darīts ir. Uzreiz jau muzejs nekad nebūs tāds, kuram neko nevarat pārmest. Praktiski muzeju var atvērt jau tādu, kāds viņš tagad ir. Droši bildi. Man šitā papiņš atradā, viņš man no Peterburgas. Pirms viņš aizgāja. Tu tiešām zārīji? Nē. Ei, man tik dērt fotografēt. Nē, tas pats. Tā ļoti labi izskatās. Smaidīt, nesmaidīt? Pasmējūt. Nē, vien nopietni, pēc tam pasmējāt. Jā. Krasīvi. Viņš tad darīt, jā, Krievijā. Strautu vēl gaidām? Nē. Aicinu sākt ar apspriedi par muzejā paveikto. Uzcelti 2 aptieku stendi viduslaikos un 18. gadsimtā, pabeigta viduslaiku pilsēta, pa daļai iesākta piebūves celtne un saņemtas ļoti daudz retas grāmatas. Un viena slimniece, kas ārstējusies pie profesora Stradiņa, muzejam uzdāvinājusi palmu, ko pati uzaudzējusi 70 gados. Šamoja! Palmai būs sava vieta ekspozīcijā. Cik skaists personisks piesitiens. Citu arī mēs esam piedzīvojuši to, ka mums ir piedāvāts dāvināt palmas, jo tad, kad tās palmas aug dzīvoklī, vai no griezti kļūst par zemiem, viņiem tās palmas nav kur likt vairāk. Ja? Diemžēl Mākslas muzejam ir bijusi vienmēr
neiedomājami spēja nobeigt jebkuru dzīvo radību. Pagaidi, Krums, pagaidi. Pasveidi, Krums, tevi. Strauji tuvojas tā diena, kad muzejs ir jāatver. 21. jūlijas. Bet tad līdz tam datumam tiešām ir jāatver. Vismaz ekskursijām. Es varu pačuksēt, ka neatvēra. Jāsaka, ka dažas muzeja nodaļas ir diezgan labas. Nē, dažas nodaļas ekspozīcijā ir pat ļoti labas. Tikai bez ekskursijas vadītāja īsti nav saprotama ekspozīcijas ideoloģiskā puse. Ekspozīcija nav parādīta no progresa viedokļa pietiekami. Stāva ideoloģija ir nākotnes temats. Mums tagad ir jāizdomā, ko mēs darīsim 2 mēnešu laikā, un pēc tam, ko mēs darīsim pēc 20 gadiem. Es atvainojos, es varbūt arī drīkstu kaut ko pateikt. Biedrene Hanzena ir ļoti interesants stāsts, starp citu, ka Biedrene Hanzena ir bijusi gide Latvijas augstākās padomes deputātiem, kas brauc uz Maskavu lūgt uzņemt Latvijas padomes savienības sastāvā. Un viņi izvadāja šo delegāciju pa Maskavu, bet nemācēja latviešu valodu. Un tad pēc Otrā pasaules kara Biedrene Hanzena tiek norīkota strādāt Latvijā un izrādās, ka lieliski māca latviešu valodu. Jā, bet tajā laikā arī varēja strādāt bez latviešu valodas. Nē, es domāju, ka viņa noklausījās delegācijas. Bet viņa noklausījās, tas ir skaidrs. Jā. Bet kas bija interesanti, ka profesors Kirkensteins viņu atcerējās pēc tā, ka viņš teica, tik līdz kājas es jau kaut kur esmu redzējusi. Es domāju, ka pirmkārt Hanzena ir ļoti izskatīga sieviete. Tās kājas pa tām kājām. Es atvainojos, es varbūt arī drīkstu kaut ko pateikt. Ja jau visas citas nodaļas ir bijis iespējams izveidot, tad varbūt arī padomju medicīnas nodaļa ir jāizveido. Un padomju nodaļa būtu jāveido tā, lai viņa būtu pretstātā veciem laikiem. Ja tas vajadzīgs, tad šo nodaļu var paplašināt uz citu nodaļu rēķina. Īsti padomjuska pieeja. Normāli, tajā laikā tā notika. Tieši tā. Un padomju nodaļa nedrīkst izskatīties pelēka. To nedrīkst parādīt atrauti no pārējām nodaļām. Piemēram, ja kādā iepriekšējā cita nodaļā būtu parādītas bērnu slimnīcas, tad padomju nodaļā tajā arī ir jābūt. Un pie tam tā, lai padomju nodaļa būtu pārāka. Lai apmeklētājs to saprastu, kā bija agrāk un kā ir tagad. Tātad ir jābūt gan salīdzinājumam, gan pretstātam. Atvainojiet, es neesmu muzeja darbinieks. Man ir jautājums. Kāda ideja ir muzeja pamatā? Tā mēs esam runājuši jau 2,5 gadus, bet konkrētas palīdzības līdz šim vēl neesam saņēmuši. Konkrēti palīdzējis mums nav neviens. Bija runa, ka vispirms jāpamatojas uz profesora Stradiņa materiāliem un vēlāk tie jāpapildina. Ko un kā izdarīt mums mācīt nevajag. Mums ir vajadzīga konkrēta palīdzība tikai speciālos atsevišķos gadījumos, piemēram, asins pārliešanā un tam līdzīgi. Bet jāsaka, ka ar to palīdzējis mums nav vēl neviens. Es piekrītu visām sapulcē pateiktajām domām. Turpināsim. Ja es atkāpjos atpakaļ pie profesora Stradiņa, tad tur man ir tāda sajūta, ka ar to muzeju tajā padomu laikā viņš tā kā aiziet tajā savā pasaulē, kur viņš var mazliet arī izbēgt no tās pārējās vides. Ja? Tad viņš ar kaut ko aizraujās un viņš to realizē. Tad šis kungs, varbūt Bērziņš, viņš ir Krūmiņš, jā, Bērziņš, jā. Es atvainojos, ka viņš varbūt ir nolēmis realizēt, negluži varbūt Stradiņa ideju, bet tātad viņam ir iespēja varbūt kaut ko izdarīt savādāk. Ja?
es nevarētu teikt nomenklatūras cilvēks, bet tāds, kas ieturētu tādu kārtību, ja mēģina iejusties tā direktora lomā. Trautmans. Labi. Nu ko? Uzreiz gatavojas atvēršanai. Ir plānots atvērt viņu 15. jūlijā. 10 dienas. Pāris komentāri. Vēstures nodaļa ir gatava. Viduslaika nodaļa arī ir labi. Drusku vairāk darbs ir jaunajā laika nodaļā, un visvairāk darba, protams, ir padomju nodaļā. Pareizi. Baltijas nodaļu vispār nevarēs atvērt vaļā. Es tiešām nesaprotu, kāpēc mēs nevarējām vienkārši parādīt vairāk simtītes. Šīs dārgās diorāmas, kurām pilnīgi nekāda sakara ar medicīnas vēsturi. Mums ir ekspozīcija, kuru bagātnieks vai nabaks iet pie ārsta. Aizvēstures nodaļa līdz atvēršanai būs gatava. Tikai šādi tāda sīkuma nebūs. Stikla vitrīnām. Tā. Stikla vitrīnām un tam līdzīgi. Tas tiešām. Stikla vitrīnām priekškām. Tāds kā grīdas celīns. Jā, stikla jau nebija. Viduslaika nodaļa līdz 15. jūlijam būs gatava. Nebūs divnākatu inkvizīcijas stendā un pie astrologa. Jo visus eksponātus laikā nobeigt nav iespējams. Bez vitrīnas stikliem jau. Kā var nobeigt? Jūs kļūdījāties. Jo jauno laiku medicīnas vēstures nodaļa būs kārtībā līdz šī gada 15. jūlijā. Māri, varbūt es ielēju jaunu, tā varbūt ir atdzesusi. Tas nekas. Ja? Tīrpīt. Klausies. Ir 21. jūlijas, ir jau aiz muguras, ir jau 10. augusts 70. gada. Direktora vietnieks Biedrs Ārons ziņo, ka pēdējā laikā esmu apmeklējis dažādas iestādes. Es pēdējā laikā esmu apmeklējis daudz un dažādas iestādes. Un visur. It sevišķi finanšu ministrijā
izturās ļoti kritiski pret mūsu muzeju. Pastāv tāds uzskats, ka 40 cilvēku liels štats nav varējis atvērt vaļā 3 gadu laikā muzeju. Pati? Jā. Drosmīgi. Kā ir ar apakšējām nodaļām? Respektīvi seno laiku, viduslaiku un jauno laiku. Vai ir kārtībā? Jo, ja es pareizi atceros, muzeju vajadzēja attaisīt jūlijā. Jauno laiku medicīnas vēstures nodaļa būtu kārtībā, ja es nebūtu aizgājis 3 nedēļu ilgā atvaļinājumā. Un ja būtu strādājis 2 reizes 8 stundas dienā. Nebija kas traka. Tā lielākā problēma ir, pieņemsim, 7. un 8. gados mums biomehānika bija ārkārtīgi augsta līmeņa traumās, ja? Un Latvijā organizēja regulārus biomehānikas kongresus. Ja mēs ieejam krājumā un paskatāmies, kas mums no šiem kongresiem ir, tad viss, kas mums ir kongresa nozīmītas. Tāpēc, ka tāda īsta pārliecība jau, ko vākt šādam muzejam, jau nekad tas nav bijis. Nepārtrauktā plānošana. Tas ir tas, kas šiem muzejiem ir ārkārtīgi raksturīgs. Tā ir jaunā direktora, 72. gads. Ir jauna direktora. Šodien dienas kārtībā ražošanas Par darba grafiku. Muzeju nedrīkst slēgt ciet jau 5:30. Jātur durvis vaļā līdz 6, jo muzeja oficiālais darba laiks ir līdz 18:15. 21. oktobrī Kapcielava sarīkoja skandālu uz kāpnēm. Viņa rupji lamājās laikā, kad tur bija apmeklētāji. Un sakarā ar to ir iesniegums. Lasi. 22. oktobrī 17. Kopķielova traucējusi darbu, cenšoties muzejā ievest 2 skolnieces. Kaut gan pēc muzeja kārtības līdz 16 gadu vecumam muzeja atļauts apmeklēt tikai organizētām grupām. Pēc aizrādījuma Kopķielova sākusi kliegt un lamāties, kaut apkārt bijusi publika, ko varot apliecināt citi darbinieki. Muzejā bieži tiek ielaisti mazi bērni, ko dežurantes neredz. Gailē! Mani grūda un pati kliedza. Es kliedzu, un tāpēc, ka balss man tāda ir. Kāpēc jums nebijat sava nodaļa? Vajadzības pēc? Bērni kāds 2-3 reizes mēģināja. Gailē, es nemaz negribu dzirdēt, ko jūs runājat. Viņa saka, vāk bērns iekšā un kliedz, kaut gan es teicu, lai viņa klusē. Vai nu jāstrādā kā nāks, vai Kopķielava sauks pie atbildības. Tas vispār ir gadījums, kas iziet no uzvedības robežām. Es nemaz negribu dzirdēt, ko jūs runājat. Visu esmu pateikusi, vairāk neko neteikšu. Astadz durvis. Astadzi? Jā. Nu da. Tā kā Kopķielava strādā ilgi un diezgan labi,
Šoreiz samierināsimies ar sabiedrisku nosodījumu, bet nākamreiz būs administratīva pasākuma. Lūdzu izteikties, kas jādara nodaļās pirms svētkiem. Pagraba telpa grida drausmīgi. Labi, ņemsim vērā. Es neko neesmu kliegusi! To nevajag rakstīt. Viņa mani grūda. Jūs necieniet kolektīvu. Lai izskat vietējā komiteja un ieraksta rājieni. Palma bojājas. Griezti veļus nost. Jums viss vienaldzīgi. Jautājums jau ir izbeigts! Un tagad izsakiet savas pretenzijas par nodaļu uzkopšanu. Palmu vajag aprūpēt. Būs konsultants no botāniskā dārza. Tas taču jāprot uzvesties. Viss nodaļā nav kārtībā. Neviens neko nedara. Tā, jānomaina nodaļās aizskari uz svētkiem. Baltijas nodaļā ir jāsalabo grīda. Jālabo jumts, kamēr nav sniega. Mums šajā te samērā mazajā mājā ir jāizvieto ļoti plaša ekspozīcija. Bet jāsaka, ka ar to palīdzējis mums nav vēl neviens. Jo Stradiņš jau dega par šo muzeju, bet Krūmiņš... Krūmiņam nesanāca beigās. Jautājums ir par to, tas ir ļoti daudz, un man liekas, uz visiem šiem cilvēkiem tas atšķirās uz to, vai es redzu, ka muzejs ir līdzeklis, lai es kļūtu par kaut ko vai kaut ko dabūtu, vai muzejs ir mana sirdslieta, kurā es, teiksim, tur ieliekos iekšā. Atvainojiet! Es neesmu muzeja darbinieks. Bet man ir jautājums. Kāda ideja ir muzeja pamatā? Kā svinam svētkus? 4. novembrī svinīgā sēde 10. Kā ar saviesību pusi? Ja kolektīvs vēlas, var. Vēlas. Pēdējie ieteikumi aktieriem un režisoram inscenējot šo materiālu, ko mēs šodien lasījām. Viss tas, ko mēs pieņemsim šeit, daži klātesošie, mēs diezgan nopietni izturamies pret visām šīm lietām. Un mēs, ir vēl viena lieta, mēs varbūt pārāk nopietni izturamies. Un mēs esam bijuši iekšā šajā, kurš vairāk, kurš mazāk tajā laikā iekšā. Bet es ļoti labi saprotu, ka par šo laiku var ārkārtīgi daudz smieties arī un uztaisīt to kā tādu kaut kādu pilnīgi bezjēdzīgu notikumu vai tādu virkni, ja? Man negribētos, ka šo laiku uztais par farsu, jo īstenībā tas bija diezgan nospiedošs, pelēks un skumjš kopumā laiks. Piekrītu, bet bija arī savs gadi. Tas, ka tur bija katra konkrēta cilvēka prieks un arī svētki un tā, bet ja mēs skatāmies kopumā, tad tas, ja mēs viņu pataisam tikai par tāds ha un padoma laika tur tādi, ja, jociņi, bet tie nebija joki, tāpēc, ka mēs redzam cilvēkus, kurus samala tā sistēma. Jā, bet ir, un tajā pašā laikā, kur ir tā otra balansa puse, ka vai mēs uzņemam nopietni to, cik īstenībā nenopietni un haotiski muzeji un krājumi un fondi tika veidoti. Un ka mēs šobrīd ar viņiem pret ārkārtīgu cieņu mēģinām izturēties, un mēs zinām, cik ārkārtīgi grūti, piemēram, no pamatkrājuma ir lietas izslēgt.
kuras tajā pašā laikā ir uzņēmtas ar ārkārtīgi viegli. Bet mēs jau, Kaspar, arī šobrīd tikpat nevar teikt voluntāri, bet tikpat viegli, teiksim, it kā ar vieglu roku tika taisīts medicīnas vēstures muzejs uz vienas privātas kolekcijas bāzes. Ja? Tātad tika pieņemts lēmums, ka šāda institūcija ir vajadzīga. Tikpat viegli šobrīd top vēl daudz citi muzeji arī. Jā. Ar tādu pašu vieglumu arī. Un arī bez kaut kāda pamatojuma. Un tāpēc man liekas, ka ir nopietni jātiesās pret to, ka šie protokoli parāda, zināmā mērā, mūsu muzeju vides DNS kaut kādā mērā, kurš ir jāapzinās, lai kaut kur, ja vēlās kaut ko mainīt institucionāli vai struktūrāli, tad jāsaprot, no kurienes mēs nākam. No otras puses, man liekas, ja mēs runājam tieši par jaunajiem aktieriem vai tam līdzīgi, droši vien ir jēga mēģināt iztēloties, cik ārkārtīgi dažādi cilvēki sēdē pie tā viena tā paša galda. Ja? Tāda ir Hanzena, kas ir uzaugusi 20. 30. gadu padomju Krievijā, kura ir izdzīvojusi, tā sakot, vai viņas vecāki ir izdzīvojuši Staļina tīrīšanas, piemēram, kur latvieši tika Krievijā vienkārši likvidēti. Tad tev ir mākslinieki, kuri zaudējuši jebkādu klientūru, kas viņus kādreiz ir uzturējušas pie dzīvības un kuri tagad velk to savu dzīvi, pateicoties tam, ka profesors Stradiņš viņiem dod privātus pasūtījumus. Ja? Tur ir Frontovicas, ja? Kas ir atbraukušas, kas ir bijušas snaiperis sanitāris un tagad strādā muzejā kā medicīnas vēstures eksperti. Noteikti bija. Cik ideoloģiski un cik dažādas personiskās vēstures ir savedušas šos cilvēkus kopā un ka viņi par to arī pat nevar runāt.